Čau, man mīļie draugi. Šodien atkal ir, redziet, kāda jauka saulaina diena un ceļasim kādu vidīgu šodien atkal. Pafilmēsim, pastaigāsim, redz. Es atbraucu tepatās no manas mājas netāli ir Valmieras memoriāls, kur ir apglabāti Krievu karavīri bet pusi no viņiem tur nav un tur ir arī dažas kapietas tukšas, dažas ir pilnas, dažās ir, dažās nav. Īsāk sakot, šeit kāds skaists cegls, redzat, auga. Un tad ir šis lielais piemineklis skaistais, jo tas ir pa godu Krievu karavīriem, bet tagad jūs paši saprotat, kāda ir situācija Ukrainā un visur, un tieši tajā reģionā, un Krievs taisa baigās ziepes īstenībā, bet nav to kara propaganda mazāk. Šeit tāds skaists mūs, baigi interesantā vieta, koki aug un pastaigāsim riņķī, parādīšu jums šitās vietas visas. Ko dara laika zops, no? Tas viss ir laika zops un ūdens mitrums, un tas viss nāk nostīm. Tādā garā, kāds te kaut kādas pjatkas jau ir uzlicis uz sienas un redzēt, kas notiek. Tā jau ir, viesi bišķi samāk. Skatieties, vai kāds te skaistams ir. Te bija agrāk tāda lāpa iekšā, kur iededzā, un tā bija tā kā dzīvības uguns bija, kuru iededz, kad bija piemiņas brīdis tajā dienā, un tas skaus, ka tas ir viss aizbatonēts cietīm un ir novākts. No, forši. Kādreiz esat Latvijā, atbrauciet apsieties šo vietu savām acīm un jūs paši redzēsiet, ka tā vieta tiešām ir tik skaista. Tik smuka. Nu, Valmierā jau, protams, es domāju, ka visi zina, bet Brazīlijai sveiciens Brazīlijā. Sveiciens Brazīlijā, no kurienes man skatās. Čau visiem! Lai jums jauka saulaina diena šodien. Un tas ar to jau video vēl nebeidzās. Aiziesim tālāk, tur rastīsies kāpēc un sprējuši kādu tur smuka skaista ābolīšu, kādu no akmens sataisīt un varbūt aizbrauksim vēl uz Daliņu peldētavu. Es parādīju Daliņu peldētavu, kur mūsu upē tek Gauja un pastīsimies arī tur. Kāds ir skaists pieneris aug dzeltens. Tas ir vienkārši brīnišķīgi, viss ir. Kā te smuka ābolīši, tādi 4 no akmens iztaisīti, baigi forši izstās. Ir vērts atbraukt uz Latviju un šo visu apskatīt savām acīm un paiesimies tur bišķiņu lejā. Tur ir piemiņas tādas plāksnes, kur viss ir angļu valodā, latviešu valodā aprakstīts. Un te ir arī, redziet, cik te ir daudz, bet puse no viņām ir tukšas un es pēc tam jums parādīšu, kur atrodas visi pārējie karavīri. Es arī no sākuma pats tam neticēju, ka viņi ir apraktējuši tādā vietā, kur es nebiju domājis. Man likās, ka arī viņi šeit visi atrodas. Viņi šeit visi nav un redz, cik smuki mums uztaisīja rekonstrukcija. Kāds skaists mūrīts, redzat? No, nav pasakājienu. Cilvēki Valmierā, Latvijā strādā un viss notiekās.
tiešām jauki un patīkami ir atbraukt un paskatīties te. Paldies visiem, kas ārzemnieki skatās manu kanālu, piečakojiet manu kanālu un vēl nāciet mūsu video vēl. Es domāju, es ceru, ka es tikšu ārpus Latvijas robežas un brauksim kaut kur tālāk arī. Pastīsimies, vai cik tie augsts ārprāt. Runājot ar jums, gan es nomaucos lejā. Daudz netrūk. No tā ir. Redzēt, cik forši. Nē, nekas patīkams nav tāds. Piemiņas vieta vien ir, it kā jau vajag daudz te filmēt, neko negribās. Notājēsim uz tam galam un te ir daudz visādi, redziet, no kura gada līdz kuram, ja? Tas 1926. un es pat nezinu, Konstantīns Ivanovičs, ja? Kaut kāds, viņi te ir ļoti daudz un tā ir. Noiesim lejā pa trepēm un redzēt, kā nogāzies visi nost, Smūrs, viņš jau laiku jau. Tā ir vēsture, ko es pat īsti godīgi nestādos priekšā, no kurā gada viņš te stāv, bet tad man jāstās vēstures grāmatās, no kura gada viņš stāv, bet tu lejā plāksnē, tas viņā būs, es jums parādīšu to plāksni, un tā jūs arī varēsiet pēc tam pētīt un skatīties, un tad paši, ja kādreiz gribat atbraukt apskatīties uz Latviju, un paaicināt mani vēl talkā, es jums arī izstāstīšu kaut ko interesantu, kas šeit ir un kas šeit nav. Reku ir tā plāksne, ko es jums minēju. Šeit ir gan latviešu valodā, gan angļu valodā, lai visiem pasaules iedzīvotājiem būtu saprotams, kas un ko te ir. Esiet un priecājieties, jā. Sakiet savu vērtējumu par šo vietu. Šeit ir dažādas bildes vēstures, redzēt apakšā. Kāda izstījās Valmiera 1939. gadā un kāda izstās viņa tagad? Nē, 47. atvainojos, 47. Šeit ir memoriāla būvniecība, kur ir interesanti. Memorial of those fallen in World War II. Jā. Otrā pasaules karā, jā. Droši var Googlē pastīties, apstīties paši izlasīt. Tas jau video tikai tāds ieskats un visā. Tā kā tā, atkal šodien būs kaut kas nofilmēts un aizbrauksim vēl uz Daliņu peldētājus, kas parādīs, kur mēs varam uz Daliņu peldētāju un tad atkal šodien tāds baigi garos gabals neņemsim, jo ir vējš un ir grūti pabraukt un liekiet laikus un lūdzu liekiet laikus, rakstiet komentārus, ko jūs par šām vietām domājat tiešām. Es zinu, ka Luīs man ļoti labi atbildējis ir, bet visi pārējie lūdzu neklusējiet, sakiet, ko jūs domājat. Un es būšu priecīgs par komentāriem, par laikiem. Jo es skatos, ka pēdējā laikā jūs man vai video manas vispārībā laiks varbūt dažiem ir atzīmēts, varbūt dažiem nav. Jā. Ja nepatīk, tad... Ir. Es domāju, man ričuks aizdīt. Tā ir viss šitā te... Viss šito Valmieru, jā. Tāds ieskatiņš tāds video šodien būs. Lai visiem jauka diena un
visi atpūtušies un liekiet laiku, iečakojiet manu kanālu. Sveicieni visiem!